Mācību gada izskaņā ar vēstījumu ar elektrību neriskē izdzīvo ir noslēgusies akciju sabiedrības sadales tīkls ikgadējā informatīvā elektrodrošības kampaņa bērniem un jauniešiem, kuras ietvaros elektrodrošībā izglītoti vairāk nekā 30 000 bērnu un jauniešu. 4 gadus intensīvi komunicējam visu mācību gadu laikā ar skolām. Mūsu speciālisti reģionos iesaistās, jo sadales tīkla uzskatā bērnu drošība tas ir viens no galvenajiem pasākumiem, uz ko mums ir jāstrādā. Kopumā aizvadītā mācību gada laikā elektrodrošības nodarbības norganizētas 136 izglītības iestādēs, vairākos 10 drošības pasākumos, festivālā ZZ čempionāts. Kopš mēs tā aktīvi pievēršamies elektrodrošībai, tad elektrotraumu gadījumu skaits ir samazinājies faktiski uz 50%. Un pagājušā gadā elektrotraumas guva 50 cilvēki un 16 no tiem bija bērni. Līdz ar to mēs uzskatām, ka mūsu darbs dod šo pienesumu, ieguldījumu. Un noteikti, ka mēs turpināsim, mēs meklēsim jaunus veidus, kā sasniegt bērnus un jauniešus. Tiesa gan mums paliek arvien grūtāk viņus uzrunāt, jo viņiem ir ļoti daudzpusīgas intereses. Arī šogad mēs esam piesaistījuši Kārli, kurš mēģināja jauniešiem saistošā veidā to parādīt caur skateboardu. Man bērnībā arī bija draugs, kuram, diemžēl, sanāca ciest no elektrības agrā vecumā. Un tagad jau tas viss ir tāds sakārtots, visur ir brīdinājuma zīmes, ja jūs redzat šādu zīmi, tad labāk nevajag. Jo ar elektrību viņi tā, ka plēš gabalos. Tas nav tā, ka tu salauz kāju, paguli vasarā, tad jau viss būs labi. Tu tā, ka visu dzīvi vienkārši sabojā ar to vienu stulbumiņu. Kampaņas ietvaros ir izveidota interaktīva mājaslapa ar elektrību neriskē.lv, kurā bērniem un jauniešiem ir iespēja atkārtot elektrodrošības noteikumus. Mājaslapas saimnieks un galvenais varonis ir Kārlis, kurš ir izcils skateboardists un jauniešiem un bērniem stāsta, ka ar elektrību ir tieši tāpat kā ar šo sporta veidu. Ja nebūsi sagatavots un informēts, traumas var būt pamatīgas. Man ļoti patika, kā tur domāt, uz kurieni jāiepak, uz kurieni kādām bultiņām tur jāspiež. Mājaslapā bija jāatrod 10 elektrodrošības dzeltenie trīsstūrīši. Tad, kad bērns vai jaunietis tos bija atrads, viņam bija jāreģistrējās izlozei, un tad veiksmīgie laimētāji šodien ir šeit, šajā pasākumā, iegūst balvas. Šo balvu es gribēju dabūt, tāpēc, ka es daudz slēpoju un man patīk taisīt trikus. Mēs ar brālēnu nodomājām, ka mēs varētu nopirkt GoPro, un tad es redzēju, ka var laimēt šo balvu un laimēt. Ir vērts piedalīties šādos konkursos un uzvarēt. Skolēnu izglītošanas darbs mācību iestādēs atsāksies rudenī. Savukārt vasarā akciju sabiedrības sadales tīkls darbinieki bērnus un jauniešus izglītos vasaras nometnēs un bērniem organizētajos pasākumos. Elektrībai nav ne smaržas, ne garšas, ne krāsas, viņi ir bīstami. Mēs nespējam iedomāties savu dzīvi bez elektrības, tajā pašā laikā mums ir nepieciešams visu laiku stāstīt, cik viņi ir bīstami, kādi ir jāievēro šie piesardzības momenti, kam ir jāpievērš vērība. Protams, viss uzreiz nekad neiemācīsies. Darbs pie bērnu un jauniešu izglītošanas turpināsies, bet par daudzām svarīgām lietām jaunā paudze jau ir informēta. Students ļoti labi vada elektrību, un ja vārds ir iekritis perķē, viņu tajā nevar kāpt. Ļoti skaists pasākums, ļoti labs. Un tad, kad puika mums sāka visu to pasākumu paša sākumā, es biju ļoti izbrīnīta, ka pa skolām staigā, jo mēs paši dzīvojam aizkrauklē. Mēs nedzīvojam Rīgā. Un bērnam ļoti bija prieks. Un tad žetoniņš, kas viņam bija, un redzēt, viņš bija interesēts, jo bērnam jāzina to visu. Šāda veida akcijas mums nav tikai ar bērniem. Mēs izveicam šādu veidu akcijas ar lauksaimniekiem, kad mēs stāstam par elektrobīstamību ražas novākšanas laikā, komunicējam. Elektrodrošība attiecas ne tikai uz lauksaimniekiem. Pieaugušie arī ikdienā mēdz būt pārgalvīgi, vai nu nodarbojoties ar savu hobiju, vai vienkārši darot mājas darbus. Tās bīstamākās lietas pēdējā laikā, vismaz pēc tiem statistikas datiem, ir tās, kur tiek makšķerēts elektrolīniju tūmā, jo arī makšķeri kāti šobrīd ir ļoti gari un viņi vada elektrību. Tad, protams, bērni un jaunieši kāp elektrības stabos, bet tā otra lielā daļa ir mājsaimniecībā esošās elektroiekārtas. Tiem ir bojāti vadi un tiek lietotas elektroierīces nepiemērotā veidā, nav izlasīta instrukcija. Tas viss ietekmē to, ka ir šis elektrotraumatismu gadījumu skaits. Es domāju, ka divreiz pirms kaut ko darat ar elektrību un izvairieties no šīm zīmītēm ieteiktu jums tiešām, jo dzīve jau ir tikai vienreiz.